Hokejs, kurā klubā viņš spēlētu. Ļoti rezultatīvi viņi visi spēlē savos klubos aizvadītajā sezonā. Tur ļoti neveiksmīgi atsitās ar plecu Makarovs pret apmali. Nospēlēs, skatāmies vēlreiz šo epizodi. Patiesībā nepaspēja sagrupēties šeit Makarovs un cerēsim, ka nebūs viņam savainojuma. Denisovs. Mējā, Krievijas izlase pilnā sastāvā. Un ir pārtos! Rikošets! Rikošets, bet Gintam Mējam gūtu vārti un Latvija izvirzās vadībā. Mēs vēlreiz. Roberts Bukārts atspēlē uz vārtiem Gintam Mējam. Vai tā bija piespēlēta priekšā Bērziņam? Šķiet tā bija, bet... Jā, Bērziņam deva. Šķiet trapīja par Uļņam. Skatāmies vēlreiz. Paslidu Denisovam un ieslīd vārtos. Gins Meija 1-0. Tiesneši arī tikai cilvēki, arī viņi kādreiz kaut ko var nepamanīt. Edgars Masalskis gan visu redzēja, pamanīja un Žerģeva raidīto ripu noķēra. Svitaus. Metiens. Masalskis pirmo metienu atcit, līdz otriem Svitaus netiek. Labi nospēlējuma aizsardzībā. Tagad Miks Indrašs. Pirmā maiņa laukumā Latvijas izlasē Žerģevs. Atbruņo Mika Indrašs, bet notiekam robežās arī Miks Indrašs. Atņem ripu Žerģevam. Indrašs dabū ripu un paspēja piespēlēt Miķelim Rēdlikam. Pusi, nē, pats ir zonā. Kuzņecovs metie pozīciju paspēja vēl piespēlēt partneri. Tur Zaripovs. Labi, ka Zaripovs netika līdz metienam. Svitaus. Metiens un Edgars Masalskis pārliecinoši. Arī Edgars Masalskis tur Svitaus un Cibulskis saskrienās. Bez asumiem iztiks šajā situācijā. Neveiksmīgi ar krītu Cibulskis. Par laimi nekāds savainojums nav. Atcerēsimies, kā Makarovs. Svitaus patiesībā ļoti nekorekts tagad nospēlē. Viņš varēja nobremzēt. Viņam nebija obligāti, ja negluži jāietriecas, bet vēl jāpalīdz, vēl jāpiespiež pie apmaus Oskaru Cibulski. Kadrinieks Svitaus. Lieliski spēlē Masalskis. Burmistrovs meta. Salūsnoja Burmistrovam. Ātris teica nomainīties Burmistrovs. Metiens un ripas līdz garām vārdiem Svitaus. Tikai tagad uztver ripa aiz vārtiem, atspēl atpakaļ Kaļiņins. Pilnā sastāvā Latvija ripa atstāja laukumu iemetiens pie mūsu vārtiem. Nedos nomainīties. Kuzņecovs vārdu priekšā apslido vārdsargu, bet nedrīkst taut mēs pa vārdiem. Spruks nospēlē. Spruks neļauj Kuzņecovam radīt. Baruļets nomainījies. 6 laukuma spēlētāji. Pusminūte aktīvi cīņa pie laukuma apmales. Jānis Spruks visiem spēkiem cīnās komandas kapteinis. Izsaucās priekšmetiens un... Masalskis! Pēdējais vārds pieder Edgaram Masalskim šajā uzbrukumā. Ripa nepaliek zonā tomēr. Mazāk par 20 sekundēm, 15 sekundes meties un tur pret vārdu tīklu Ripa atsitās. Saglabā arī posmā Krievijas izlase 10 sekundes, vēl 10 sekundes. Gins Meija steidz uz priekšu, izraida Ripa ārā no zonas un jānotur tā viduszonā. Labi nospēlē arī Širokovs un uzvarā. Latvija uzvar Krieviju 1-0 sagatavošanās mačā Eirodžalek. Patīkams atmosfēra arēnā, protams, arī šī uzvara noteikti psiholoģiski Latvijas izlasē var palīdzēt. Padomājiet, cik cilvēkiem sagādāts lielisks noskaņojums visai nedēļas nogalē.